Tātad pirms mēs turpinam vairāk tad ar iekšdarbiem un jaunu telpu veidošanu, mums te jātiek nedaudz skaidrībā ar biezumiem sienām, un tad tāds standarta reģipša starpsienu biezums ir no 12,5 līdz 15 centimetriem, un tad mums vajadzētu šīs sienas tad pielāgosim 0,15. Kādēļ es izvēlos 0,15 šajā brīdī? Tas daļ tā, ja pieņemsim, būs tomēr 12,5, mums būs tā telpas rezervīte 2,5 centimetri, un no plānojuma varēs kaut ko pārbīdīt, ja nepieciešams. Un tad, kad mēs uztaisim tos biezumus, svarīgi ir pārbaudīt, lai visiem elementiem ir iecentrējums pareizs. Un pieņemsim, ja mums nav šajā piemērā var redzēt skursteni, mums vajag iecentrēt pa vidu, mēs uzspiežam labo klikšķi un spiežam šo origin to center of mass, un tad tas kursors galvenais mums iecentrēsies elements, lai mēs varam viņu tā smuki grozīt, ja mums ir nepieciešams iecentrējot. Ok, labi, tad pielāgosim sienas. Šeit jau mēs redzam, ka mums vajag nedaudz uz atpakaļ, ieslēdzot magnētu un paņemot edge funkciju. Mēs redziet, smuki pieliekam vienu sienas malu, varbūt mums te kaut ko vajag pamainīt, īsti nē. Un ļoti labi, tad nākamajā video mēs jau sākam veidot iekštelpām siltinājuma sienu.